Šo politiku tiešsaistē tikko sagrauza Džesijs Voters. Un kāda iemesla dēļ amerikāņi ir nolēmuši, ka ir jēga sākt balsot par trakiem, kliedzošiem islāmistu cienītājiem? Es domāju, šis cilvēks patiešām teica, ka viņš neatbalsta šarieta likuma aizliekšanu, un iemesls tam ir neprātīgs, un ka dzimuma maiņa nepilngadīgajiem ir līdzīga apgraizīšanai. Un es jums saku, ka, kad saprotat, ka šis cilvēks ir demokrātu pārstāvis no Mičiganas, jūs vienkārši nevarat tam noticēt. Viņš šajā intervijā vienkārši atklāja, cik neprātīgi ir viņa uzskati, un es tiešām nevaru saprast, kā cilvēki domā, ka var ievēlēt šādus cilvēkus, bet, paklausieties šo. Jūs izvairījāties. Jūs atkal izvairījāties. Dzimuma maiņa nepilngadīgajiem. Vai jūs to atbalstāt? Labi. Vai mēs atbalstam dzimuma maiņu nepilngadīgajiem? Agrāk tas būtu šķits pilnīgi neprātīgi, ja kāds tam piekrist, bet, protams, šis politiķis mēģinās izvairīties no atbildes un sniegs vistrakāko iespējamo skaidrojumu. Šis ir Abduls Al-Sajeds. Jā, viņš ir jūsu demokrātu pārstāvis Mičiganā, un viņš patiešām varētu nonākt valdībā. Abduls Al-Sajeds, es vēlētos, lai varētu teikt, ka tas ir joks. Zini, es atceros lieliskas sarunas ar saviem konservatīvajiem draugiem par likumiem, kas dod tiesības izmēģināt eksperimentālu ārstēšanu. Jā. Kāpēc tu runā par lietām, kas mulsina tavu auditoriju? Kāpēc vienkārši nepateikt jā vai nē? Tāpēc, ka viņš ir politiķis, un viņš ir zaļo un sarkano alianses definīcija. To tu redzēsi pēc brīža. Ideja, ka valdībai nevajadzētu noteikt, kāda veida veselības aprūpe tev jāsaņem. Es vienkārši domāju, ka valdībai nevajadzētu noteikt, kāda veida veselības aprūpe tev jāsaņem. Un, ja tu esi, tas ir starp tevi, tavu ārstu un taviem vecākiem. Ja tu tam nepiekrīti, ka veselības aprūpes lēmumu jāpieņem ārstam, vecākiem un pacientam, tad es domāju, ka mums vienkārši jāpiekrīt nepiekrist. Bet, zini, tu gribi, lai valdība iejaucās klīnikā vai slimnīcā. Vai ne? Ko viņš šeit mēģina pateikt, ir tas, ka valdībai nevajadzētu iejaukties tavās medicīniskajās situācijās. Jā, tev ir taisnība, valdībām nevajadzētu. Bet kā ir ar gadījumiem, ja tev ir psihotiski vecāki, kuri domā, ka viņiem vajadzētu nogriezt saviem bērniem dzimumorgānus? Kurā brīdī valdībai ir jāiejaucas? Un es neesmu cilvēks, kurš tic valdības iejaukšanās nepieciešamībai, bet es tiešām domāju, ka, ja ir garīgi nelīdzsvarot vecāki, bērni ir jāaizsargā. Un, ja to nedarīs vecāki vai medicīnas sistēma, tad valdībai tas ir jādara. Ideālā gadījumā vecāki būtu normāli, ideālā gadījumā ārsti būtu saprātīgi. Tomēr lietas ir mainījušās, un tāpēc valdībai iespējams būs jāpasaka, ka dzimuma orgānu kropļošana ir problēma, bet neuztraucieties, tas kļūst vēl sliktāk. Es esmu. Nu, jā, Tātad tu domā, ka ir normāli, ja vecāks nogriež savam bērnam viņa dzimumu locekli? Tu domā, ka tas ir normāli? Es domāju, vai tu tā domā, vai tu tiešām gribi par to runāt, vai tu esi apgraizīts? Jā, bet tas ir personīgs jautājums. Džesī, vai tu esi labi, doktor? Tātad tev droši vien vajadzētu pāriet pie cita temata. Tev droši vien vajadzētu vēlēties virzīties. Apgraizīšana ir atšķirīga nekā kastrācija. Es vienkārši domāju, ka tā ir problēma. Tā ir problēma, ka tu domā, ka tev ir tiesības izlemt, kas notiek starp vecāku, ārstu un pacientu. Un es tikai saku, ka jā, apgraizīšana ir operācija bērna dzimumloceklim. Tātad, ja tu tiešām gribi to pieminēt, vari to darīt. Es vienkārši domāju, ka jūs esat ļoti selektīvi tajā, cik daudz jūs runājat par šīm lietām. Tas ir absurdi, jo ir pierādīts, ka apgraizīšana ir ļoti, ļoti veselīga bērniem, un tā ir pilnīgi cita tēma nekā dzimuma orgānu sakropļošana. Jo pajautājiet daudziem apgraizītiem vīriešiem, un viņi joprojām ir pilnīgi vīrieši. Bet pajautājiet vīrietim, kuram ir nogriezts dzimumorgānu, vai viņš jūtās kā vīrietis. Varbūt ir atšķirība, tikai nedaudz, tikai mazliet, tikai pavisam neliela atšķirība. Viņš patiesībā izmantoja apgraizīšanas salīdzinājumu, bet puiši neuztraucieties. Tas kļūst vēl sliktāk. Intervija patiesībā kļūst vēl sliktāk. Jums ir jāatdzied, ko Abduls Al-Sajeds domā par šarieta likumu un arī par ICE. Labi, un konkrētais jautājums, ko Džesijs Voters viņam uzdod. Labi, tūlīt 1 sekundi, kur tas ir. Darīsim tā. Atrodīsim. Te ir kāds vīrietis no Dienvidu Austrumāzijas. Viņš seksuāli izmantoja bērnu. Es viņu tikko aizturēju. Tu gribi, lai šis cilvēks paliek Mičiganā, Abduls? Paklausīsimies, kāda ir viņa atbilde. Tu būsi ļoti, ļoti pārsteigts dzirdēt, ka tā nav laba. Un, kad viņam jautāja par federālo budžetu, viņš neko par to nezina. Vai tu zini, cik liels ir federālais budžets? Abdula atbild ir nē. Un viņš arī izlēma vērsties pret Ušu Vansu, Džedi Vansa sievu, un mēs par to visu runāsim, bet vispirms vārds mūsu sponsoriem. Ādas kopšanas uzņēmumiem patīk dot lielus solījumus, kurus viņi nevar izpildīt. Bet tā kā jūs noteikti esat pamanījuši manu ādu, jā, es redzu jūs komentāros domājot, ka man ir 10 gadi.
Es domāju, ka pastāstīšu jums par uzņēmumu, kuru es ļoti mīlu - OneSkin. Tas nav parasts ādas kopšanas uzņēmums. Redziet, viņi nekad nebija iecerējuši kļūt par ādas kopšanas uzņēmumu. To dibināja 4 zinātnieces ar doktora grādu ilgmūžības jomā, un viņu uzmanības centrā ir tikai viens mērķis - ādas novecošanās. Ātri virspusēji risinājumi nekad nebija viņa mērķis. Un, kad tu sajūti pārmaiņas, tu vairs neatgriezies pie vecā. Man gan jābrīdina, esmu pārliecinājis gandrīz visus, ko pazīstu, sāk to lietot, un es pārliecināšu arī tevi. Es domāju, ka arī 10,000 5 zvaigžņu atsauksmi ir diezgan pārliecinošs arguments. Balstoties uz vairāk nekā 10 gadu ilgmūžības pētījumiem, OneSkin palīdz tev iegūt veselīgāko ādu jau tagad un arī novecojot. Ierobežot laiku, izmanto iespēju izmēģināt OneSkin ar 15% atlaidi, izmantojot kodu MEIRA vietnē oneskin.co/meira. Tas ir 15% atlaide vietnē oneskin.co ar kodu MEIRA, MEIRA. Pēc pirkuma viņi jautās, kur par viņiem uzzināja. Lūdzu, atbalsti mūsu raidījumu un pasaki, ka mēs tevi nosūtījām. Paldies visiem, kas atbalsta mūsu raidījumu. Protams, kad viņš uzbruka JD, viņš ķerās arī pie viņas sievas. Viņai ir laba atbilde, jo viņa ir vienkārši eleganta dāma. Paklausies šo. Es pasmējos, jo jā, es nekad neesmu satikusi JD māmu un tēti, bet es pazīstu un mīlu bērnus, kurus viņi uzaudzināja. Zini, viņa mamma, viņa tante un onkulis. Un viņi vienmēr ir bijuši tikai un vienīgi neticami mīloši. Es domāju, viņa tante man ir kā otrā mamma. Labi, ja tu neesi pārliecināta, kas šeit notiek, pagaidi mirkli. 1 sekundi. Paklausies šī rasistiskos zemtekstus. Tātad nesen tavs vīrs runāja par šariata likuma briesmām Amerikā. Labi. Un Mičiganā ir kandidāts senātam Abduls El Sajets. Atbildot uz to, viņš pieminēja tavu vārdu un šķita, ka to norāda. Tava vīra. Zini, vecvecāki varētu nebūt tik priecīgi vai apmierināti ar faktu, ka viņš tagad ir starprašu attiecībās vai laulībā. Kāda ir tava atbilde Abdulam El Sajedam? Es to patiesībā redzēju šorīt. Man nav sociālo mēdīju. Tāpēc es to palaidu garām, bet kāds man to parādīja. Un jāatzīst, es mazliet pasmējos. Viņi vēlas, lai jūs tam ticētu. Islamisti vēlas, lai jūs ticētu, ka tas, ka jums nepatīk šarieta likums, jūs taču jau zināt, ko tas sludina, vai ne? Ka tas ir tas pats, kas būtu ārkārtīgi rasistiskam pret jebkuru minoritāti. Un, mīļie, tas nav tas pats. Precēties ar kādu no citas kultūras nav tas pats, kas ticēt autoritārai reliģijai, kas uzskata, ka tev vajadzētu iet un nocirst cilvēkiem galvas. Atvainojiet. Jo, jā, es nekad neesmu satikusi JD mammu un tēti, bet es pazīstu un mīlu bērnus, kurus viņi uzaudzināja. Es domāju, cik perfekta atbilde. Viņa vienkārši tāda, tas ir viss stulbākais, ko esmu dzirdējusi. Tā kā mēs runājam par šarieta likumu, tad paskatīsimies, ko šī psihopāte domā par šarieta likumu. Tātad atbrīvošanās no šarieta likuma ir balto pārākums. Vai tu vari to izskaidrot? Vai tu zini, kas ir kanoniskās tiesības, Džesī? Es pieņemu, ka tu esi kristietis, vai ne? Jā, pastāst man. Labi, tātad kanoniskās tiesības ir kristīgās tiesības. Es tev nenoliedzu tiesības praktizēt savu ticību, kā tu vēlies. Es nesaprotu, kāpēc doma, ka es varu praktizēt savu ticību, kā vēlos, ir problēma. Neviens nemēģina uzspiest šarieta likumus citiem, tāpat kā es ceru, ka neviens nemēģina uzspiest kanoniskās tiesības citiem. Redzi, šī ir viņu jaunā lieta. Viņu jaunā lieta ir tāda, ka viss ir viens un tas pats. Atvainojos, ja ebreji var praktizēt jūdeismu un kristieši var ievērot kanoniskās tiesības, tad islamistiem vajadzētu ļaut ievērot šarieta likumus. Nē. Un es jums pateikšu, kāpēc. Atšķirība ir tāda, ka šarieta likumi patiešām paredz, ka visiem pārējiem ir jāievēro viņa likumi. Piemēram, jīzijas nodokļa ideja. Ja tu neesi islamists, tev ir jāmaksā nodoklis, tev jāstaigās zemāk par islamistu, tev jāvalkā cita veida apavi un visas tās trakās lietas, kurām viņi tic. Viņi arī uzskata, ka ir neticīgie. Ja tu neievēro šarieta likumu, un viņi uzskata, ka tas ir daļa no viņu reliģijas. Viņi ir reliģija, kas atbalsta okupāciju, burtiski. Un tāpēc viņi dodas ārā, runā un mēģina pārņemt zemes. Vai tu zināji, ka Ēģipte, Maroka, visas šīs valstis kādreiz bija kristīgas, nevis islamistiskas, līdz viņi atnāca un... Jā. Tātad problēma ar šarieta likumu ir tāda, ka jūs ne tikai vēlaties to ieviest savā ģimenē, kas pats par sevi jau ir problemātiski, jo daudz kas no tā ir nelikumīgs, piemēram, 9 gadus vecu bērnu apprecēšana. Patiesā problēma ir tā, ka jūs vēlaties, lai arī citi to ievēro. Un lūk, kā ir. Lielākajai daļai rietumnieku nav problēma ar to, ka jūs ticat savai reliģijai, kamēr jūs to paturat pie sevis. Neizliecieties, ka šarieta likums neteicās izplatīties. Vai mēs izskatāmies muļķīgi? Tiesības praktizēt savu ticību, kā vēlies. Es nesaprotu, kāpēc doma, ka es varētu praktizēt savu ticību, kā vēlos, ir problēma. Neviens nemēģina uzspiest šarieta likumu citiem.
Tieši viss tavā islamistu lokā cenšas uzspiest šariat likumu visiem pārējiem, burtiski, un atkal arvien vairāk un vairāk muļķīgi izteikumu no šī vīrieša. Jo tu patiesībā piekrīti. Atvainojos. Reparācijas, vai tu to atbalsti? Es domāju, ka mums ir jāuzsāk godīga saruna par to milzīgo parādu, kas tika uzlikts melnādainajiem cilvēkiem kā verdzības sekas. Sveiki visiem! Es esmu Abduls Elsājets, es esmu islamists un ticu sarkanās un zaļās alianses idejām. Tieši tāpēc es pārliecinu muļķīgus cilvēkus, kuri neko nesaprot no ekonomikas, ka ja mēs vienkārši virzīsim sociālistiskas domāšanas veidu un tādas lietas kā kompensācijas, es iegūšu viņa balsis. Un tad, kad es būšu ieguvusi viņa balsis, es varēšu no viņiem atbrīvoties. Jo vai jūs zinat, ko mēs patiesībā domājam par melnādainajiem manā reliģijā? Viņiem ir savi īpaši, viņiem paredzēti geto. Jā, Atvainojiet, man nevajadzēja to teikt skaļi. Man vajadzēja vienkārši teikt, jā, mums ir parāds šiem cilvēkiem, un mums jāizmaksā kompensācijas. Sveiki, vai jūs esat muļķi? vai jūs esat daļa no minoritātes, nāciet balsot par mani. Es teikšu visu pareizo un teikšu visu pareizo. Viņš to dara, jo viņš patiesībā neko nesaprot no tā, par ko runā. Nevēlos. Jūs, puiši, uzspridzināsiet valstī. Vai jūs zināt, cik liels tagad ir federālais budžets? Arī es nezinu, bet tieši tā tas ir. Jūs, puiši, gribat rakstīt Abduls, PSC-tam, kurš agrāk strādāja jūsu kanālā. Vai tu Viņš zini, gribēja to kāds ir palielināt. federālais budžets? Nē. Es vienkārši gribu par to parunāt. Skaties, ja tu gribi runāt par budžetiem, es labprāt to darīšu. Tas puisis, kurš agrāk strādāja tavā kanālā, man šķiet, viņš bija kā 6. vadītājs raidījumā The Five. Viņš gribēja palielināt mūsu militāro budžetu līdz 1,5 triljoniem dolāru. Un tev šķiet, tas nesagādā nekādas raizes. Ko? Lai mēs varētu iesaistīties karā, no kura nezinām, kā izkļūt, un paaugstinātu degvielas cenas līdz $5 par galonu. Tas man neliekas saprātīgi, Jesse. Ja tu gribi runāt par lietām, mums patiešām vajadzētu tērēt naudu, ka man tās tu ir pat veselības nezini, aprūpe, cik bērnu daudz aprūpe un naudas labas valdība skolas. katru gadu iztērē. Vai tu zini? Skaties, Jesse, man Labi, tātad tu svarīgākais nezini. jautājums ir Ļauj tas, man tev ka es pateikt. zinu, Tie cik daudz ir Mičiganas 7 iedzīvotāji tērē, un triljoni uz to es dolāru gadā. koncentrējos. Un tavs plāns, Jesse, Jesse, es pārņemt varu tev veselības pateikt, aprūpas ka sistēma ir viltota. 4 triljoni. Lūk, kur ir problēma. Tātad tieši tavai... Es domāju, ka man zini, matemātika cik ir nepadodās pārāk labi. 1,5 Es nedomāju, ka tev arī triljoni matemātika no padodās, jo- 7,5 triljoniem. Acīm redzot, tu nezini. Un tev arī nešķiet, ka tas rūpētu. Bet es nedomāju, ka lielākā daļa amerikāņu vēlās tērēt tik daudz naudas matemātikai. Es domāju, atkal šī argumenta muļķība. Kāpēc Amerika tērē 1,4 triljonus dolāru kariem ārpus savas valsts? Nu, varbūt tas ir tāpēc, ka viņi saprot, ka ja viņi vēlas aizsargāt savas rietumu vērtības, viņiem ir jāaizsargā pasauli no trakām vērtībām. Un, piemēram, ja tev nepatīk doma, ka degvielas cena ir pieaugusi līdz $5 par galonu, tad varbūt tu nevēlies, lai degviela nonāktu radikālo islamistu rokās, kuri jebkurā brīdī ir gatavi to sagrābt, ja tas viņiem nav izdevīgi. Ja tu patiešām saprastu ekonomiku, tu to zinātu, bet tā kā, diemžēl, mums šie idioti to nesaprot. Tas ir tik kaitinoši, viņi ir kaitinoši šie cilvēki, viņi ir kaitinoši un viņus ievēl pie varas. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam.